Jānis Bērziņš pret Gregu Merilu. Jā, Merilu brauks pa priekšu. Ļoti atraktīvs braucējs, ja mēs redzam, ko viņš rāda mums trasē. Un, protams, Jānis Bērziņš arī mēģinās un darīs visu, kas viņa spēkos aiziet. Abi divi ieskrien zonā. Merilu pa priekšu, Jānis Bērziņš viņam seko. Tūlītās lielisks tākamais top 16 tandēms. Un labs iemetiens, labā leņķī, ļoti tuvu Jānis Bērziņš šobrīd Igauņu pilotam. Labs pārvitas no abām pusēm. Neliela korekcija Bērziņam sekojot, bet redzam ārmāli Merilu ir. Tagad vēl divu pagriezienus palikuši un redzam, ka ļoti labs tandēms. Ar abiem pildiem izslīd ārmalai, tur Merilu netiek līdz iekšmalai, bet tagad vēl viens pēdējo metri ārmali ir Bērziņš tuvu, Bērziņš finišā! Kas par noslēgumu? Jānis Bērziņš tur gribēja maksimāli samazināt distanci. I have to say Greg Merilu has gone crazy on this stage. I haven't seen such a good job from him before. I don't know what he's eaten before, but still, let's take a look again at the replay. What a nice job on this. Of course, could have gone a bit maybe wider, but doing a nice transition. Going plenty of wide here, doing a nice wide transition here, getting where he should be. I would say really clean lead run. Of course, could have gone a bit wider here and maybe slipping a bit too wide here. But other than that, what a nice run by Greg Merilu. And as I said, third place yesterday in qualification. Jā, jāatzīmē, ka abi divi arī kopvērtējumā diezgan augstu atrodas. Livonijā mums Merilu 5. vietā ar lieliski iespēju tikt uz trīnieku. Tāpatās arī Jānis Bērziņš 6. Livonijas čempionātā, pāris punktus tur aiz viņa. Baltijā situācija Bērziņam nedaudz labāka. Jāatzīmē gan, ka tikai Bērziņam 2 punkti vairāk kā Merilu. Bērziņš 3. pozīcijā, Merilu 5. un vēl 1 punktu tikai aiz Merilu ir arī Rolands Bērziņš. Tā kā tur tā cīņa par trīnieku visai karsta. Un jāatzīmē, ka Valdis Inžģelsks jau ir izstājies, kas nozīmē, ka iespējams daļa no šiem pilotiem vēl var tikt viņam garām un kļūt par vicečempioniem Baltijā. Jā, nu ļoti svarīgs posms praktiski visiem braucējiem. Tev ir daudz, kas izšķirties, tāpēc arī pievērsīsimies tūlīt trasei. Tur Greg Merilu pret Jāni Bērziņu pa priekšu. Tagad brauks Jānis Bērziņš. Nu redzējām kvalifikācijā, Greg Merilu parādīja labu sniegumu. Arī šeit braucot pa priekšu. Nu, mēs nezinām, ko sagaidīt no viņa sekojošā brauciena. Nu, tūlīt arī varēsim redzēt, kā tad viņiem ies mainītās lomās pa priekšu. Bērziņš seko viņam Merilu. Un braucēji ir gatavi un tūlīt dodas trasē. Un aiziet pa priekšu. Bērziņš seko viņam Merilu. Nu, fani, pieslēdzamies trasē. Atbalstam Jāni Bērziņu, atbalstam Greg Merilu un aiziet iemies pirmajā līkumā. Un pagaidām labi izdodās Jānim Bērziņam aiziet pirmo līkumu. Tur Merilu arī nav pārāk tālu šeit un platākā līnijā brauc Greg Merilu, vai viņš nepazudīs dūmos. Un Bērziņš pagaidām labi izdara pārmetienu, atrodas tieši tur, kur vajadzēja Greg Merilu, gan neizdodas izsaukt šo te līniju, kā vajadzēja. Un šeit, diemžēl, Jānis Bērziņš inos pārāk plāti šo te līkumu un noslēdz savu braucienu Jānis Bērziņš un Greg Merilu. Nu, bija aizķeršanās šur un tur. Jā. Nu, ja tu tieši pirms starta minēji, vai izdosies Merilu labi nosakot, īsā atbilde - neizdevās viņam labi nosakot. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. Nu, sākumā nedaudz šaura līnija no Bērziņa puses, pēc tam viņam izdodās tikt līdz plašākai. Merilu turpat, un te nedaudz pazūd dūmos. Jānis nepaņem ārmalu, Merilu paņem ārmalu. Te varbūt, protams, to var novelt uz Jāni. Tur gan ārmalu viņam izdodās paņemt arī šeit ārmalu. Bērziņam ir Merilu caur pašu iekšmalu, tur, kur nevajadzētu būt arī. Nu, jā, ne līdz galam 100% vadošais, bet arī nosakot Merilu varēja noteikti labāk. Jā, nu kā mēs esam teikuši arī iepriekš, tad vieglāk nosakot ir labu vadošo braucienu. Nu, redzam, arī šeit it kā tā līnija Merilu krietni atšķirās, un arī te viņš nenosaka varbūt tur, kur vajadzētu. Nu, kārtējo reizi te ir jāiesvīst tiesnešiem un jāpāanalizē šie te braucieni. Yeah, so a bit of a messy run, I would say, in the chase position by Merilu. Of course, Bērziņš did miss 1 or 2 outside things as well, but yeah, we have a result. Mums ir rezultāts, un tūlīt mēs uzzināsim, kurš izcīna uzvaru šajā tandēm pārī. Un tas mums ir Greg Merilu gets the win and advances on to top 8. Paldies Jānim Bērziņam. Sveiciens, arī Jānim Bērziņam un viņa faniem, protams. Nu,